Beigās tā sajūta bija tāda, apmēram, ka es nezinu, mēs viņu tur nepatiesi apsūdzētu. Agnese ir viena no 4 sievietēm, ko 2009. gadā atzina par cietušo krimināla procesā, par citēju iespējamu vardarbīgas dzimumtieksmes apmierināšanu medicīnas iestādes Pulss 5 telpās Rīgā, Lačplēša ielā 38. Priekš tā, kā man likās, tā kā jāievāk elpa un tad jāiet policijā, jo nezinu, kā tur būs, bija ok. Tā man likās, bija ok. Neviena no sievietēm nesaka, ka policijā kāds būtu izturējies nelaipni. Vienkārši Gala rezultātā bija tā sajūta, ka īsti jau tā vienam tas neinteresē, ja kas ir noticis. Kad nav atrasts nekāds veids, kā varbūt pārbaudīt vai pierādīt. Rezultāts nebija tāds, kādu sievietes gaidīja. Šī ir dokumentālā stāsta Vajadzēs noģērbties 3. sērija. Bezpalīdzība. Mani sauc Justīne Savicka. – 2009. gada vasarā sievietes pirmo reizi dodas uz pratināšanu policijā. Tā kā reizēm uzzvanījām profilaktiski apjautāties, kā iet. Uz to brīdi, kad mainījās, tur inspektori, šī vairs nav, tagad vietā cita. Lietu izmeklē 4 gadus. Tik ļoti ilgs laiks pagāja. Kriminālu procesu policijā sāk viena inspektore. Es jau pat paspēju aizmirst par to lietu. Jā, bet atnāca tur kaut kāds viens paziņojums, otrs paziņojums, ka viņš ir nopratināts. Tagad jūsu informācija, ka ir bijis nopratināšana. Pratināšanas veids nākamā inspektore. Viņa atzīst ārstu Jevgeniju Nikiforenko par aizdomās turēto. Tā ik pa laikam atgādināja, bet tas viss. Ārstam piemēro drošības līdzekli. Jāuzturas noteiktā dzīves vietā un aizliegts izbraukt no valsts. Es pēc tam zvanīju, prasīju, kas vispār notiek. Nevar sazvanīt. Gāju speciāli uz turieni meklēt tos cilvēkus. Pēc prokuratūras norādes turpināt izmeklēšanu nāk 3. inspektore. Viņa sievietes un ārstu pratina vēlreiz. Tagad jūs lietu pārņēmis pavisam cits cilvēks. Nāciet, atkal parunāsim no jauna, man liekas, ka tā tur bija. Tad viņi man skaidroja, ka prokuratūra to pirmo lietu nepieņēma, ka tur nebija līdz galam kaut kas. Principā viņi teica, ka viņi vienkārši baidās uzņemties tādu lietu, kas nekad nav bijusi un to nevar pierādīt un kaut kā tā, bet viņi vēlreiz sauc visu. Beigās 2013. gadā lieta nonāk pie tās pašas inspektores, kas kriminālu procesu uzsāka. Viņa saņem prokuratūras norādījumus un procesu izbeidz. Tā lieta arī pazuda Matīs ielā. Klausoties ārsta bijušo pacienšu stāstītajā, pētot šo lietu, rodas vairāki jautājumi par izmeklētāju lēmumiem. Pirmkārt jau, kādēļ kriminālu procesu izbeidza? Atbildes varētu sniegt valsts policija. Krimināla procesa pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika veiktas visas nepieciešamas darbības patiesības noskaidrošanai. Tas ir Rīgas centra iecirkņa krimināla policijas nodaļas priekšnieks Jevgenijs Novopašins, kuru rezultātā netika iegūti pierādījumi, kas apstiprinātu iespējamas vainīgas personas vainu krimināla likuma 160. pantā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Policijai interviju lūdzu vairāk kārt. Izmeklēšana tika veikta pilnīgi un objektīvi. Bet intervijas vietā saņemu formālas rakstiskas atbildes uz daļu no jautājumiem. Tās iecirkņa priekšnieks ir ierunājis. Tika konstatēts, notikušie nav saskatāms izmeklējuma noziedzīga nodarījuma sastāvs. Sīkāk savu lēmumu policija neiztirzā, jo krimināla procesā izmeklētais noziegums bijis pret likumību un dzimumu neaizskaramību.
Skopās atbildes policija pamato ar likuma pantu, kas skaidro, ka šādos gadījumos žurnālistiem atsaka piekļuvi krimināla procesa materiāliem. Tomēr arī sievietes nesaprot, kāpēc ārsts palicis nesodīts, tādēļ turpināsim. Krimināla likuma 160. pantu, pēc kura iespējamais noziegums kvalificēts, tolaik sauca vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšana. Vēsturiskā redakcija 160. pantam, viņa ir mainījusies centās reizes. Tā ir Valentīja Liholeja. Viņa rāda savus krimināla likuma komentārus. Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes krimināltiesisko zinātņu katedras profesore. Arī nodarbojos ar zinātni, komentēju krimināla likuma attiecīgās nodaļas. Līdz likuma grozījumiem 2014. gadā 160. panta pirmā daļa skanēja šādi. Par pederastiju vai lesbiānismu vai dzimumu tieksmju citādu apmierināšanu pretdabiskā veidā. Runa bija par to, ka ir izdarīta iekļūšana faktiski cilvēku ķermenī, ja, izdarot to vai anāli vai orāli, ja. Te toreiz tā bija noformulēts pederastija, tātad anālais akts, ja. Lesbiānisms varbūt viss kaut kas, un vēl citāda apmierināšana pretdabiskā veidā. Iekļūšana ķermenī ar pirkstiem, ar dažādiem priekšmetiem un nezinu, ko vēl var izdomāt, lai apmierinātos. Lūk. Bet tas nav viss. Pantā tālāk teikts. Ja tādas darbības izdarītas, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot personas bezpalīdzības stāvokli. Un nosacījums krimināla atbildībai lūk ir šeit. Lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot personas bezpalīdzības stāvokli. Ir jākonstatē viens no šiem nosacījumiem. Bija jābūt ne jau visam, bet kaut kam vainu, jā. Par draudiem sieviešu stāstītajā nekā nav. Nākamais – vardarbība. Vardarbība var būt dažāda, jā. Vardarbība var būt tāda, kas rada fiziskas sāpes, dažādas smaguma iesbojājums, un vardarbība var būt arī tāda, kas nerada ne pat fiziskas sāpes, ja, kad, piemēram, var ierobežot kustības, ja cilvēkam var viņu sasiet, var viņu ieslēgt, un, vārds sakot, visai plaši, ja vardarbība tiek izprasta. Policija saskatīja, ka šajā gadījumā atbilstošais nosacījums ir bezpalīdzības stāvoklis. Un tieši tas kļūs par vienu no būtiskajiem klupšanas akmeņiem šajā lietā. Nikiforenko bijusī paciente Agnese atceras, ka viņai par to jautāts. Kāds no tiem speciālistiem jautāja, vai jūs tur bijāt tādā stāvoklī, ka jūs tur nevarējāt tur aiziet? Nē, teorētiski varētu, bet, kad cilvēks guli ginekologa krēslā, cik tas spējīgs piecelties un aiziet, ja tev priekšā ir ārsts, ja, un viņa roka ir tavā makstī iekšā un čāmta tur dzemdes kakli, ja. Protams, ka tu esi nosacīti bezpalīdzīgā stāvoklī, tu esi manipulācijas vidū, tu tur neliksi kājās, ja kamēr tu vispār mēģini saprast, kas te notiek, ko viņš dara. Arī Anda runā ne tikai par sākotnēju nespēju saprast notiekošo, bet arī par fizisku bezpalīdzību. Tajā brīdī, kad ir šis klitors, tajā brīdī man svarīgi, kas te notiek, kas tā ir pa lietu. Un es viņam saku, lūdzu, beidziet, pārtrauciet, man ir ļoti nepatīkami, izbeidziet. Un viņš tikai atkārto, ka te nekas vispār nepatīkams nevar būt. Bet tā poza ir tik drausmīga tajos, to es varu tagad secināt, kad izkļūt ārā no veco laiku ginekoloģiskā krēsla tajā brīdī, kad ir pret manu gribu, manā ķermenī ir sveši cilvēku roka, manuprāt, ir tiešām neiespējami. Fiziski tā nav bezpalīdzība. Es tiešām fiziski vairs neko nevaru izdarīt, lai izkļūt no situācijas.
pretīgs brīdis atcerēties ir, kad tiešām no tā viņa izdarītā kārinājuma, kad fiziski sākās tā kā organisms kājas trīc, vispār nevar vairs noturēties tajā. Un tad ieslēdzās tas pasīvais izdzīvošanas, tas vienkārši vienā brīdī tas beigsies. Un tā arī bija. Izmeklēšana ilgst jau vairāk nekā 2 gadus. Un tad sievietes, kuras atzītas par cietušajām, saņem ziņu, ka viņām ir jāveic tiesu psihiatriskā ekspertīze. Man bija jāiet uz policiju, policija man veda uz ekspertīzi, un tad viņi atved man atpakaļ. Es nebraucu pa tiešo uz Tvaiki, viņi man tā kā veda ar to pusi. Andai un Agnesei šī ekspertīze ir 5 gadus pēc ārsta apmeklējuma. Neitrāli atbilstoši, arī nebija tāds nekāds nosodījums vai neticība. Vienkārši tur droši vien ir kaut kāda procedūra, kas viņiem jāievēro, kā tādos gadījumos to dara. Kopš Zīles vizītēm pie Nikiforenko tobrīd pagājuši vairāk nekā 2 gadi. Ekspertīzes mērķis ir noskaidrot, kāds bija cietušo garīgās veselības stāvoklis gan tolaik ārsta kabinetā, gan šobrīd izmeklēšanas laikā. Viens no jautājumiem, ko Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā pēc policijas norādījuma skaidro, vai cietušās tobrīd atradās tādā emocionālajā stāvoklī, kas viņām traucēja pretoties ārsta darbībām, un vai šis emocionālais stāvoklis vizīšu laikā ir raksturojams kā bezpalīdzīgs viņu psihiskā stāvokļa dēļ. Krimināla likumā jau vispār nav skaidros, kas ir bezpalīdzības stāvoklis, to jau skaidro judikatūra un teorija. Profesore Valentija Liholaja. Visai nemainīgi, tas tiesas praksē un arī literatūrā ir uzsvars uz to, ka persona atrodas tādā fiziskā vai psihiskā stāvoklī, kad viņa vai nespēja saprast ar viņu izdarīto darbību, raksturu un nozīmi, vai arī saprotot to, nespēja pretoties, nespēja aizsargāt, vai vecuma dēļ, vai slimības dēļ, vai kāda cita apstākļa dēļ, viņš nespēja sevi aizsargāt. Redziet, ar to bezpalīdzības stāvokli tas ir vērtējuma faktors, To izvērtē katrā konkrētā gadījumā, izņemot, protams, tad, ja tas ir medicīniski, teiksim, noskaidrots vai redzams, ka viņam nav kāja vai vienas kājas, vai kas faktiski ir neapstrīdams fakts, Vai sieviešu aprakstītajā situācijā varēja saskatīt bezpalīdzību? Liholaja saka, varbūt. Vai tajā atrodoties tajā krēslā, tu esi izģērbtās, tur ar tev darbojas, par to saprašanu, jāsaka, ka tā vajag, tad varbūt arī varētu, kā saka, uz to arī spiest, Vai viņi varēja tiešām saprast, ka viņi tiek apdraudēti, viņas dzīvības brīvība tiek apdraudēta tādā veidā, likumība, Un bezpalīdzība, protams, ka pirmā asociācija cilvēks, piemēram, ir lietojis narkotikas, un nekontrolē savu ķermeni. Varbūt guļ, varbūt invaliditāte un nevar pretoties. Tas ir Andrejs Judins, krimināltiesību eksperts un Saeimas deputāts no Jaunās vienotības. Šobrīd vada krimināltiesību politikas apakškomisiju. Viņš ir pārliecināts, ka bezpalīdzības jēdziens ir skatāms plašāk. Skaidrs, ka paciente var kontrolēt savu rīcību, bet viņa atrodas pie ārsta, viņa uzticās, un tad padomājiet, apmeklēt ārstu arī tagad, vienalga kuru ārstu. Ja ārsts veids kaut kādas manipulācijas, pacients neiejaucās, viņš nemēģina tur paturēt roku vai, teiksim, tur palīdzēt ārstam, tad principā tā bezpalīdzība ir, bet tas ir īpašs varbūt veids, bet es nevaru piekrist viedoklim, ka šeit nav pamata runāt par bezpalīdzību. Tā atšķirās varbūt no tiem tipiskiem gadījumiem, bet tomēr toreiz varēja runāt par to. Tagad varbūt krimināla likuma labāk rakstīts, tad mēs runātu varbūt par citiem vārdiem, ka viņš izmanto savu autoritāti, pacienta atkarību. Tieši šis ir jautājums, ar ko devos gan pie Judina. Es domāju arī par to pantu. Ja būtu tāds, kāds viņš ir šobrīd, gan Liholajas. Vai
iznākums būtu līdzīgs, vai arī patiesībā ar to pašu pantu, kas jau bija tad, viņi varēja kaut ko mēģināt izdarīt? Nu, ziniet, vienmēr pateikt 100% jā. Jā vai nē. Pēc likuma grozījumiem 2014. gadā 160. pantu pārsauca par seksuāla vardarbība, un bezpalīdzības stāvoklim pievienoja vārdus pret cietušā gribu. Turpinās šīs darbības, kad jau sāk iebilst, faktiski tas jau sāk notikt pret gribu, jā. Un vardarbības vai draudu lietošanai pievienots arī lūk, vai no autoritāti, vai uzticība, jā, kā te rakstīts, vai citādi ietekmi uz cietušo. Šajā gadījumā, par kuru jūs stāstiet, tur tas tiešām ļoti būtu iederīgi, jā. Tā ir uzticība ārstam, arī autoritāte faktiski. Arī varbūt vēl kāda citāda ietekme var viņa te skaidrojumi, jā, tā vajag, tā mācība, un tas ir pareizi, un tā tālāk. Kamēr nebija tādus vārdus, bija iespēja skaidrojot, atklājot bezpalīdzības iedzienu, tomēr nodrošināt taisnīga lēmuma pieņemšanu. Es ļoti šaubos, ka konkrētajā gadījumā lēmums bija pareizs. Tiesu medicīnas ekspertīzē secina, ka sievietes varēja saprast ar viņu veikto darbību raksturu un nozīmi. Visas atradās tādā emocionālajā stāvoklī, kas varēja traucēt, ierobežot vai būtiski ietekmēt viņu pretošanās spējas. Ekspertīzē tiek pieminēti Zīles ārstam izteiktie lūgumi pārtraukt, arī Andas stāstītais par fizisku pretošanos. Bet visos atzinumos ir secināts, ka emocionālais stāvoklis vizīšu laikā nav raksturojams kā bezpalīdzīgs cietušās psihiskā stāvokļa dēļ. Ko tas nozīmē krimināla procesā? Tā kā bezpalīdzības stāvoklis nav konstatēts, nav vienas no pazīmēm, kurai ir jābūt, lai vainīgā nodarījumu atzītu par noziedzīgu. Kas notiek tālāk un ko par to visu saka ārsts Nikiforenko? Par to podkāsta nākamajā epizodē. Vēl tikai kāda uzmanības vērta detaļa. Jo viņam bija tur arī kaut kāda māsiņa, un tur jau ir kabinetā ar ginekoloģisko krēslu. Tas bija atsevišķs neliels kabinets, kur bija tikai es, un viņš tur nebija neviens cits cilvēks. Bet es atceros, ka kaut kādā brīdī tur tā māsiņa figurēja tajā kabinetā, kur bija galds, un mēs sēdējām, runājām. Es neatceros, varbūt viņi tur parādījās, kaut kur aizgāja, jo tā, ka visu laiku viņi būtu, tā nebija. Ārsta bijušās pacientes arī policijai stāsta par šo medicīnas māsu. Apraksta, kā viņa izskatās, kādā valodā runā, cik veca viņa ir. Ārsts policijai neslēpj, ka privātpraksē kopā ar viņu strādājusi medmāsa. Viņš stāsta, ka pieņēmis viņu darbā, paskaidro, kādi ir medmāsas pienākumi, arī apraksta ārējo izskatu un norāda, kā viņu sauc. Ja pieņemam, ka pacientes apskašu laikā savus lūgumus pārtraukt, manipulācijas ārstam izteica skaļi, iespējams, medicīnas māsa varēja to dzirdēt, varbūt kaut ko pamanīt, varbūt tieši otrādi. Iespējams, viņa teiktu, ka kaut kas tāds viņai nemanot nemaz nevarētu notikt. Sieviete, kuras vārdu un uzvārdu ārsts nosaucis, tiek pratināta. Saruna ir īsa. Pēc profesijas esmu pavāre. Neesmu saistīta ar medicīnu. No 98. līdz 2009. gada 1. februārim esmu strādājusi par pavāri. Rīgā neesmu bijusi kopš 2007. gada. Tādu ārstu Nikiforenko es nezinu. Nekad par viņu neesmu dzirdējusi. Kāpēc viņš nosauca manu vārdu? Nezinu. Beigās sieviete piebilst, ka tagad viņa ir bezdarbniece un regulāri atzīmējas darba biržā.
Mans vārds ir Justīne Savicka. Šī ir dokumentālā stāsta Vajadzēs noģērbties priekšpēdējā sērija. Stāsta producente ir Anita Brauna, bet skaņu režisors Ivo Tauriņš.